Sveicināti autosporta cienītāji visā Latvijā un aiz tās robežām. Mēs šobrīd atrodamies tieši Kurzemes ziemas kausa sezonas kulminācijas epicentrā. Jā, tātad 4. noslēdzošais posms mums tikko ir noslēgušās 3 klases, sākuma klases kids, juniori un dāmas. Sieviešu dienu mēs šodien atzīmējam kā nekā 8. marts, saulīts spīd, laiks ir fantastiski silts, netipiski Kurzemes ziemas kausa posmam. Un dāmu klasē mums bija, varētu teikt, tāds negatīvs negadījums, bet kas parādīja to, ka mums Latvijā dāmas autosportā ir apveltītas ar drosmi, ar bezbailību, jo 2 kūliņi tika piedzīvot. Endija Ķervija izmet 2 kūliņus startējot savā pēdējā braucienā. Tātad līderi no dāmu klases gāja uz pilnu banku. Sanāca kā sanāca, bet mums priekšā vēl ir pamata klases. Mums priekšā ir cīņas RVD ieskaitē, kurā 1. un 2. vietas šķir 1 punkts. Tāda pat situācija arī ir FVD Open ieskaitē. Tur Modris Žentiņš cīnās, Henrijs Freibergs cīnās. Linards Jasons, Ventspilnieks tur cīnās. Tur būs cīņas, man pat bail ir iedomāties, kā beigsies cīņas šajās klasēs. Un pats labākais mums ir apkārt cilvēki, skatītāji, mums ir uzkodis, mums ir benzīns, mums ir jaudīgs automašīnas. Tas ir viss, kas ir vajadzīgs, lai mēs aizvadītu kārtīgu autosprinta noslēgumu posmu un sadalītu kausus, sadalītu kopvērtējumu un arī uzzinātu, kurš bija veiksmīgākais šādā sausā asfaltā, ļoti ātrā trasē, kur ir vajadzīga precizitāte, drosme un galvenais sportiskais azarts. Skatāmies, sekojam un izbaudam! Tas man ir svarīgs drošībai trasē, laicīgi ierasties uz startu, lai mašīnās viss ir nostiprināts, bugatieri, nemētājās riteņa atklājas pudeles, lai uz startē jau atbraucot ir cīņas rokās, tīva ir aizsprādzēta. Audi A3 1.8 turbo, 150 zirgi, kapacvaļājs dzesēja motoru. Labas riepas uzlaists, viss ideāli. Kļūdas ir tāds pagriezienu pa ātri ieņem un tā izslīd ārā. Prātīgi jābrauc. Laba trasa. Man patīk. Man ir BMW E36 iesauktā žurka. Iepriekš braucu ar Audi A3, gribējās kaut ko ātrāk. Un arī dabūju kaut ko ātrāk un interesantāk. No sākuma gāja ļoti labi, tad 3. braucienā uzsila sajūgs un vairs nevar dabūt ātrumos iekšā. Tagad bišķiņi ilgāk gaidam, braucam vienu no pēdējiem un tad kaut kā slēdzam tos ātrumus. Es piedalos, lai nākotnē man būtu drošāk pirmkārt uz ceļa, lai es zinātu, ko darīt, ja man kaut kur sanes vai kaut kas notiek uz ceļa. Pasākums ideāls, forši atpūsties, trass ļoti labi, ātri. Var rokas daudz izgrozīt. Forši. No grāns uzbrauc uz asfaltu un viņš sarāva puses. Tā saucamā sēna saplīs. No autosportists sapratīs. Un tātad mēģina kaut kā darīt lietas labā. Jo trīniekā es domāju, ka es palikšu vērtētā klasē, jo man pirmie 2 braucieni ir. Es nezinu, kurš es komfortējumā, bet tā diezgan normāli. Nav tas labākais, jo sākumā bija diezgan daudz kļūdas, bet tātad arī patrenējāmies un uzlikām jaunas riepas, un tad uzreiz ir foršāk braukšana. Ja ir tāds rīdīgs ziemīgs, man arī patīk.
sānslīdītē. Bet tagad, kad šitāds labāks, jo stāvš man nepatīk, tad rītīgs slīd un man rītīgi nepatīk tas labie laiki. Gārstāvoklis arī uzreiz sliktāks ir. Man šai mašinai bija slimības labtais, nolēma no rīta iziet apskatu, lai nav pēc tam 5 dienās viņa jārestaurē, ja nu kas. Bet nē, visi sekmīgi. Tādas problēmas ar auto neiet, nevar pierast ar bremzēm. Jā, tur vienā gar taisnām riepām, kur ir garais, teiksim tā, visātrākā sekcija. Tur es nekad nevarēju atcerēties, kad galā ir riktīgs āķis līkums. Pēdējais no 6 braucieniem, pēdējā braucienā es tikai viņā iebraucu normāli, pārējais bija ar izslidēšanām kaut kur pilnīgās auzās, bet nē, ir forši. Trase pat pa sev, viņi diezgan, es gribētu teikt, pat ir vietas, kur ir diezgan bīstami. Bija diezgan bīstami par iepriekšējām. Protams, ka labāk kaut kas jauns visiem jau, zin kā, kad tu dienā gandrīz jau brauc vienu to pašu sāka jau apni, gribās kaut ko jaunu. Šis gads ir tīri izklaidē, ne rezultātam, tīri atpūsties. Šitais uz sprinta atbrauc otro reizi tikai. Bet tā pirms tam brauc autokrosā, tur amatieros un folkreis kaut kā tā. Un rezultāti pieņemam. Atbraucām šodien iztestēt mašīnu tikai pirmo reizi. Sajūgs slīd ģenerators beidzās un tā diena arī beidzās. Man ļoti purns stūma ārā, nevarēja to tik galā, bet trasa patika, viss kārtībā, jā. Viņš apiešaujās, bet ir patika, jā, viss kārtībā. Izturība, lai tehnika iztur un lai viss ir kārtībā, lai viss izdodas. Pats sev, pirmā vieta. FPD ieskaitē 3 ātrākie. Priekšvienības klāsts braucēji. Gribēju pateikt paldies pirmkārt organizatoriem par tik pavasarīgu posmu uzrīkošanu. Ātrums bija nežēlīgs, dēļ tā, ka bija savs asfalts un cīņas tieši tāpatās, viss bija sekundē. Rezultāts nevar pateikt, visticamākais jau, ka šī neierast man redzētā mašīna, ja, kas ir varbūt nedaudz vairāk sagatavot tieši sporta disciplīnai un ir, teikšu, vieglāk vadāma un arī vieglāk stājās līkumā, saķer labāk. Es domāju, ka tas deva kaut kādas priekšrocības. Protams, pirmajā braucienā, kas spēja pierast tikai, un tad jau rezultāti kāpās un jau bija apmierināts par dienas rezultātu. Zini kā, kļūdas jau, protams, katrā braucienā bija kaut kāda kļūda, ko pats arī analizēja pēc tam, bet tās lielākās kļūdas bija tieši dēļ tā, kad mēģināja ātrāk aprast tieši ar šo spēkratu, tieši trajektoriju izvēle, kā tiek spiests gāzes pedāls, cik agresīvi, un bija bišķiņ jāpārmaina domāšana galvā, un kamēr mēģināju to darīt pēc iespējas īsākā laika periodā, bet es domāju, arī rezultātam skatoties līdz arī tas sanāca. Treniņi ir ļoti svarīgi, jā. Es arī cenšos tos treniņus kaut reizi nedēļā, tur 2 reizes mēnesī aizvadīt pa tādām trasēm, kur notiksies nākamie posmi, un tad arī mēģinu pielāgoties tam visam pasākumam. Ir jāiegādājās kaut kāds vienkāršs autotransports, kurš ir varbūt netik dārgs eksploatācijā, un ir jābrauc, ir jāsāk vienkārši ar braukšanu, ir jābrauc pēc tam trenēties ar kartingiem, kas arī nav īpaši dārgi, jā, un ir jākrāj tā pieredze, jākrāj, un pēc tam jau, kā teikt, gadiem ejot, arī ātrums nāks klāt. Galvenais sistemātisks darbs apakšā visam. Pirmkārt, nebaidīties, braukt, piedalīties, jā, jo kā mēs redzam, pirmajos posmos dalībnieku skaits ir daudz kuplāks, uz beigām jau paliek tikai tie, kas kaut kur cīnās par to piedestāli, jā, bet es gribētu aicināt visus nebaidīties, piedalīties, izbaudīt šo skaisto dienu
Un kopā būs jautrāk un interesantāk, un arī konkurence līdz ar to arī augs un ātrums. Mašīna ir vienīgā. Vienīgā, kura kaut cik kustās. Piemēram, šodien vajag, te vajag jaudu, te vajag riepu. Pieredzi. Tā blīva starp stūru un pedāļiem. Vispirms jau vajadzēja saprast, kur jābrauc ir, jo bija gan maldīšanās, tad tālāk jau ir trases ir diezgan visādiem knifiņiem ir gan bēdras jāizvairās, gan arī slīdēns, gan riepu temperatūra. Tā kā ļoti daudz tādu faktoru un tā kā, pirmais brauciens tad bija tāda maldīšanās, trases iepazīšana, pēc tam jau, kā braukšana aizgāja. Bišķiņ to trasu varbūt bišķiņ gribētos labāk būt bijis iezīmēt, vismaz kaut kādu lentu uzvilktu, kur tas viķeris sākās savādāk. Kā tu izlido no tā līkuma skaties, tev priekšā riepa šitā te ir, un tu tagad nesaproti, kur tu atrodies. Tu kaut kur maus tikai es dullo. Tas tā bišķiņa, bet pārējais jau visi, trajektorija arī tagad sasvalds ir savs, tu neredz, ja bijis Lapjais, tev vismaz redzēja to trajektoriju, kuri citi braukuši brauc viņiem pakaļ. Tagad tā bišķiņa nesanāk. Pirmais ieteikums ir sākt, jo mēs ar Modri sākām, mēs jau arī ar kadetiņu, mēs jau nezinājām, kas ir bloķis, kādas tur riepas. Kad sākās, tad jau arī iepatikās, tad skatījāmies, ko konkurenti tur dara, vai ne, un tā aizgāja tas azarts. Tā kā, galvenais ir sākt un, pie pirmām grūtībām neatmest to, jo, tehniskais sports vai gan līdzekļus, ko, bet tad jau tu arī automātiski sāc meklēt labāku darbu, kā tu vai sponsors. Tādā veidā tā attīstība. Bet, pie pirmām grūtībām, ja tu meti visu pie malas, tad jau jebkurā lietā tā būs. Mums jau tur tās pirmās neveiksmes bija daudz un dažādas, bet tas jau ir atkarīgs no cilvēka. Ja tev tas āķis iekrīt lūpā, tad tas ir uz ilgu laiku. Citam atkal tā, viņš pabrauc. Viņš pamēģina to, pamēģina šito, ne? Principā jo mēs jau Latviju neesam super bagāta valsts, ka te ir bagie sponsori, naudas maisi aizmugurē, tā kā viss jau sākās no paša rosības, tā kā pašam jāmēģina saskrūvēt, jo, kādas cenas ir servisā, bet arī servisā to sporta tehniku neviens tur baigi negribās, ir rindas, tā kā, nav jau arī tās iespējas tu atdod rokās, un tev sataisīs, tā arī īsti nav, pašam jāsāk. Tā, kad tu pats skrūvē, tu jau arī apmēram saproti, tur kaut kas sāk vibrēt, kaut kas sāk grabēt, kaut kas nav labi, tu apmēram saproti jau, uz ko velk tas, vai ne, teiksim. Un arī priekš braukšanas tas ir labi, jo tu pats skrūvē, tu arī pats tur sāc jau kaut ko regulēt, kaut ko paskatīties, vai ne? Vismaz tiec mājās, saskrūvēt pats. Sarežģīti noorganizēt šo pasākumu, jo man liekas, ka vairs nav. Ņemot vairāk pieredzi, vairāk kā 11 gadus, tad un pagājušo gadu arī piedalījāmies VRC organizēšanā, tad šis jau liekas tā viegla atpūta, bet noteikti nevar atslāpt, jo drošība pirmā vietā. Sezonā tāds jauninājums bija trase uz otru pusi, kas tika izveidota Vaņodas lidlaukā, jo ņemot vairāk, ka ziema nebija un laikapstākļi mūs piespieda būt Vaņodē, tad bija jādomā kaut kas cits, lai arī braucējiem būtu interesantāk. Un arī tas rallija pulkstenis, ko Gatis izdomāja, viņam patīk ieviest kaut kādas jauninājumus. Mums patīk autosports. Tas ir tāds kā mūsu hobijs. Es nezinu, aizbēgt no ikdienas, no darbiem, kaut kādas pārslēgšanās uz citām lietām. Bet brīžam uznāk doma, ka varētu beigt un pietiek šito, un tas jau bija uz 10 gadiem. Tagad es saku, ka mums paliks biedrībai 15, tad beidzam, iesim pensijā. Bet parasti, tā kā Dzinters ļoti uzsvēra, ka es gaidu 5. aprīli un balli, tad tur tā diena ir pozitīvais lādiņš visai nākošajai sezonai. Tā atsaucība, atgriezeniskā saite no visiem dalībniekiem, tad iegūstam to pozitīvo lādiņu visai nākamajai sezonai. Tas ir tas, kas tā kā atkal liek saņemties un turpināt šo visu darbu. Noteikti mēs nevarētu šo visu saorganizēt, ja mums nebūtu komandas. Komanda mums ir ļoti stipra un paldies viņiem par to. Jā, ar komandu mums ir paveicies, jo
Mēs esam arī ne tikai sprintos, bet arī rallijos, mini rallijos un lielajos rallijos, tā kā organizējamies un daram, tad tiesneši mums ir patstāvīgi, kas mūs visu laiku atbalsta, mūsu savu grupiņu, kur mēs kontaktējamies un uzaicinām uzreiz pirmie piesakās un ir viss nolasīt tā komanda tai dienā. Noteikti mums ir nenormāli paveicies ar filmētāju un Matīs Mirbahu un Dzintars Krundinieks, patiesībā Dzintara Auku, kas ir galvenais tiesnesis un visi mūsējie pārējie tiesneši. Mums jau viņi ir kā komanda izveidojusies, kā ģimene, varētu teikt, kad ir ļoti forši kopā būt, un arī tiesneši saka par to, ka viņi brauc tikai tāpēc, dēļ tās pozitīvām emocijām, ko viņi iegūst ar mums kopā esot šai dienā. Tā kā apusēji ļoti patīk, ka mums tā komanda ir. Nākamo sezonu kaut kas mums pa sprintu laikam vasarā vēl plānojās. Noteikti iesim palīgā kādam pie mini-rallijiem, tad ir mini-rallijas Karosta mums augusta beigas, un tad jau plānosim atkal nākamo sezonu ziemu. Pavasaru noteikti mazāk nē, vasarā mums saprotam, mēs esam mēģinājuši organizēt vasarā, bet vasarā ir daudz pasākumu ar ģimeni, atvaļinājumu un tādas lietas, un cilvēki diezgan maz atsaucās uz sprintiem, tad līdz ar to pietiek, ka ir viens kopīgais pa visu Latviju, un tad ziemā tad jau atkal vairāk ir Vidzem, Kurzem un Rīgu un atsevišķi, tā ka varam taisīt, bet droši vien jau, ka nākamajā ziemā atkal tiksimies. Aicinam visus, jebkuru arī tad, ja nav jābrauc pēc balvas, aicinam uz kopā būšanu, pārunāšanu sezonu un satikties ar draugiem un pavadīt laiku kopā. Droši var ņemt cilvēkus līdzi, kādus tik grib, cik daudz. Skaits nav ierobežots, telpa ir diezgan liela. Galvenais ir pieteikties un pieteikt vietu skaitu, lai mēs saprotam, cik mums ir jāiekārto. Slēgta balva. Laižat cilvēku, tad jūs tik turat, un viņš jau to turēt. Kāds jau tur? David, tu visu tur? Neviens netur.